Šodien mūsu saruna biedrs ar automobīļiem varētu teikt saistīts cilvēks, arī RTU autoinženieru specialitātes absolvents, Latvijas transporta līdzekļu apdrošināšanas biroja priekšnieks Stengrēvics kungs. Juri, es domāju, ka bērnībā, jaunībā, kad domāju par to, kas būs, tad es nedomāju, ka sēdēs pie liela, masīva galda, kad būs nokrāmēts ar papīriem, bet tad noteikti domāju, ka kaut ko gāzēs, kaut ko skrūvēs, kaut ko ar to autiņu darīs. Katrā ziņā tā doma tiešām bija tāda, ka kaut kādai saistībai ar automobīļiem jābūt. Jā. Teiksim, jau es atceros bērnībā, man interesēja, ka tēvs tur automobīlu centās saremontēt, jā, un tā kā interesi bija dziļāk papētīt šo automobīlu, jā, to es arī esmu darījis. Vienīgais, ka nevarētu pateikt, ka tieši mana darbība saistīta ar automobīlu, bet vismaz es nodarbojos ar apdrošināšanu priekš automobīļiem. Ne tikai priekš automobīļiem, es domāju, ka obligāti kā civila tiesiskā atbildība, ar kuras izveidošanu tu Latvijā esi ilgus gadus saistīts, tātad faktiski automobīļiem un cilvēkiem. Jā, viennozīmīgi. Es te gribēju speciāli atzīmēt, ka arī automobīļiem. Cik lielā mērā tās zināšanas, ko tu ieguvi Tehniskajā universitātē, tev palīdz šobrīd, ja tavu darbu lielākā daļa tomēr juridiska rakstura? Principā tās specifiskās zināšanas, protams, man ir mazāk vajadzīgas šī darbā. Tai pašā laikā, universitāte, es domāju, iemāca tomēr pašam mācīties, jā, strādāt ar papīriem, jā, ko es arī veiksmīgi daru. Runājot ar tehniskiem cilvēkiem, jā, viennozīmīgi man izglītība, man ar viņiem, teiksim, dod iespēju tiešām runāt tā pilnvērtīgāk. Jā. Ir bijis kāda situācija, kad reāli bija nepieciešams šīs tehniskās zināšanas, veidojot to obligāti ko civiltiesisko. Principā tās zināšanas vairāk bija man nepieciešams sākuma posmā, kad es biju vēl ciešāk piesaistīts tieši pašai apdrošināšanai. Šī brīdī es vairāk vadu šo procesu, jā. Bet tieši gāja runa par konkrētām izmaksu lietām, jā, konkrētiem bojājumiem, kas automobīlim radušies. Tad viennozīmīgi, teiksim, šī tehniskā domāšana, jā, tehniskais skats uz šīm lietām man tiešām palīdzēja. Vai daudz apdrošināšanas sistēmā ir autoinženieri strādājuši? To es droši vien uzzināšu, noskatoties jūsu seriālu, jā. Bet, es domāju, ka tomēr, jā, es ik pa reizē sastopu kādu, kas tiešām kam ir šāda izglītība kā man.